Sveiciens, draugi! Maziņš vēstījums, idejas izklāsts par topošo notikumu, kopienas skolu radīšanas notikums, kas notiks pēc nedēļas Siguldā. Padalīšos ar savu sajūtu par šo konceptu, par šo ideju, par nākamību. Jo, ja mēs runājam par skološanos, par izglītību, mums vienmēr ir jāskatās vairāki 10 gadi uz priekšu. Jāvizionē, jāmēģina pieskarties nākamībai un attiecīgi viņu tā kā materializēt šajā laikā solīt pa solītim. Tā galvenā doma un izejas punkts šai iniciatīvai ir sajūta, kad mēs vairāk nevaram atdot izglītības jautājumu kaut kam, nezināmiem tantēm un onkuļiem, un visdrīzāk arī viņi tikai izpilda nezinām tantu un onkuļu rīkojumus, ideoloģiju ievieš un tā tālāk. Un to, kāpēc mēs vairs to nevaram, atliek vienkārši paskatīties uz to, kur mēs esam atbraukuši. Un jāsaka, jā, ka mēs esam atbraukuši. Un tad ir iespēja, viena no pēdējām pieturām iespējams, tad ir iespēja vai nu izkāpt no tā visa, vai nu tad ar to vilcienu jautri trallināt tālāk. Visdrīzāk līdz robežai, kur tās sliedzes izbeigsies un kaut kur tas vilciens jau paliks, bet kur, tā kā aizdomas, kad krītīs tas vilciens no Kraujas vai no nepabeigta tilta vai kaut kā tā. Tā kā tā, tur ir bezizēja, tur ir kaut kādā ziņā arī nāve, varētu teikt. Dzīvības trūkums, tas jau šobrīd par esošo izglītību un visu to sistēmu varētu teikt, jā, ka tur trūks dzīvības. Bet tas jau, draugi, ir par visu, kas tiek piedāvāts tajā, kur mums laipni tiek aicināts atteikties no atbildības uzņemšanos, un tas tāpatās medicīnā un visās pārējās sistēmās. Un ik viens brīdis ir burvīgs, lai tā kā, spērtu pirmos soļus tā kā, it kā nezināmā virzienā, iespējams bailīgā virzienā, bet vai tad ir citas iespējas? Iespējas ir, jā, katrs jau turās pie tā, pie kā nebaidās pieturēties. Un tāpēc es redzu, ka šis jautājums pirmām kārtām izglītības jautājums ir jāņem atpakaļ pilnā mērā, vairs nepaļaujoties ne uz kādām organizācijām, ne uz kādām ieteiktām programmām, standartiem un tā tālāk. Un to, kā tas veidosies, tur mēs arī nevaram to aprakstīt. Tur solīt pa solītim iesim uz priekšu. Bet tas, kas ir otrs svarīgais vēstījuma punkts no manas puses, ir tas, ka mums katram pa sev pietrūks resursi, lai īstenot šo savas realitātes tādu veidošanu. Ka mēs ļoti ilgi esam pieradināti tā kā dzīvot nošķirti, tā kā, celt tās sienas, ego mūrus un tā tālāk, un redzēt sevi atdalītu no pasaules un cīnīties par šo atdalītību, noturēt šo atdalītību, stiprināt viņu, tad attīstīt tādu konkurenci vienam ar otru, kurā iedēstītā sēkla ir tas, kad man ies labāk, ja citiem ies sliktāk, bet cik tad ilgi šāda nāves paradigma var būt ieviesta un īstenota, es domāju, ka mēs šobrīd ļoti, tie, kas redz un jūt un dzird, kad tam visam ir jābrūk, jo tas nav, tā sēkla nav dzīvot spējīga. Un tad ir jautājums, vai mēs tad arī tā kā vēlamies tā kā būt šajā visā nāves ekspresija iekšā.
Un tāpēc sadarbība ir viena no galvenām vērtībām, kas ir tādā pārējot uz dzīvības paradigmu, uz dzīvāku sevi, dzīvāku pasauli. Un tāpēc, jā, par tiem resursiem runājot, ir jāliek kopā, ir jāatverās, ir jāspēj dalīties. Un tas nav tikai naudas jautājums, tas drīzāk ir izpratnes jautājums, kad savādāk jau nekas nav dzīve šajā pasaulē. Mežā arī mēs redzam brīnišķīgu ekosistēmu, kas vienu otru papildina un nevis viens otram atņem. Un tas arī mums ir jāsāk no jauna mācīties, tā kā jāatverās, jāpaplašina savus robežas. Kādreiz bērnu izglītības jautājums tā kā bija dzimtas jautājums, visdrīzāk vecāku cilvēku, vecvecāku iesaiste tajā bija izšķiroša, jo jauniem cilvēkiem, kam spēks un lielāka varēšana, tie jau dara darbus, un tie, kas jau piekusušāki, viedāki, tie tad iesaistās. Bet šobrīd, jā, šis dzimtas institūts ir izārdīts vai izārdījies, iespējams, kad kaut ko tādu mums visiem ir arī jāpiedzīvo, lai gūtu savas mācības no tā visa. Un, jā, nu, protams, ir variants savienoties asinsradniecībā, bet mēs ļoti labi arī saprotam, kad pastāv arī gara radniecība, dvēseles radniecība, un tā ir vēl viena iespēja. Tātad veidot šīs platformas kopā ar cilvēkiem, ar kuriem ir kaut kāda rezonance. Un tādā manā redzējumā arī tas nākamais pasaules attīstības vektors ir virzībā prom no valstīm, kur mēs redzam, ka tās ir viena administrācijas, ko pārvalda cilvēki tālās zemēs un vietējās tautas nekādā veidā nevar ietekmēt šo vektoru. Tāpēc tas formatējums arī ir pakļauts iznīcībai, un kas nāks vietā, tas ir jautājums, bet manā sajūtās tās ir ļoti, ļoti daudz kopienas visā pasaulē. Un kopienas, kas nevis karo viena ar otru, bet kur sadarbojās un ir atvērts mācīties vienam no otra. Un tāpatās arī, nu jā, paplašināties, pieņemt atšķirīgo. Tā arī ir tāda svarīga mācība šajā dzīves ceļā. Jā, un tāds trešais punkts no manas puses, jā, mēs redzam, ka šis nāves sektors skar visas tās vecās institūcijas, iestādes, tā skaitā skolas varās ciet. Pēdējie bastioni lielie tiek būvēti pilsētās, un ir iespējams 500 skolas Latvijā, kas ir aizvērtas. Un kādreiz šīs skolas bija kopienu centri, varētu teikt, kad savu veidu kopienas pastāvēja un cilvēki nāca kopā. Varbūt tie bija tautas nami vai vēl kaut kādā nosaukumā nosauktas vietas. Un kad mums ir jāatgriež šīs vietas savai izaugsmē, savai attīstībai, nevis iznīcībai, kurā kopumā viss arī veļās. Un tāpēc, jā, šīs skolas var būt par lielisku vietu, kur apvienot spēku, gudrību, prasmes un rūpēties ne tikai par savu bērnu izglītību, jo, manuprāt, tas ir sekundārs jautājums, ir jāspēj atvērties mums pašiem, lielajiem, pieaugušajiem, mācīties, pārmācīties, jo, kā mēs redzam, visi tie pieņēmumi, kas ir bijuši ilgu laiku, viņi ir bijuši maldīgi, iluzori, un tas viss sāk brukt līdz to. Tas viss ir kaut kādā ziņā jāatzīst, lai spētu atvērties kaut kam jauniem, un iespējams tas viss ir jāapgūst, tāpēc katrs pa sev mēs nevaram to visu apgūt, bet ja mēs esam vairāk, tad mēs padaloties varam tikt tālāk uz priekšu, un aiz mums nāks mūsu bērni, kas
viennozīmīgi nokopēs to, kas esam mēs paši un attīstīs ar savu pavadienu. Tā kā cik daudz mēs izdarīsim paši, tik daudz mēs izdarīsim savu bērnu, mazbērnu vietā. Un viņi turpinās iesākt to. Un tāpēc šie centri, tas arī nav tikai izglītības jautājums, tas ir veselības, veseluma jautājums, tas arī ir ekonomisks jautājums, kā mēs varam salikt spēkus kopā, lai mēs varētu veikt kaut kādu saimniecisko darbību, iespējams audzēt blakām lietas, ko mēs varam lietot pārtikā. Tāpat tās arī izdomāt varbūt veidu, kā kaut ko radīt vairāk, ko mēs varam barterēt vai pārdot, un varbūt izveidot savu tādu sistēmu, kas atļauj tad kopienas locekļiem vairāk neiet uz darbu, un līdz ar to atstājot bērnus pieskatīšanai sistēmas institūcijās. Un tā tālāk, un tā tālāk. Un protams, kad viss tas, kas šobrīd pastāv, tā turēšanās pie tā notiek, tāpēc, ka liekas, ka vēl ir kaut kāds labums, bet ļoti tuvu ir tas brīdis, kad tas viss arī grūs, un tad jau nebūs pie kā pieturēties, un ja nebūs apkārt kaut kāda saima kopiena vai kaut kāds tas, kā mēs varam tad pāri tikt šim lielam kritienam, tad grūti būs piecelties, tāpēc tas ir jāsāk darīt jau tagad. Un tāpēc šīs aizvērtās skolas varētu būt labs sākums, kurās iemitināties, un tikpat labi arī tās skolas, es pieļauju, sākotnē ir pietiekami liels, lai varētu viņas būt arī apdzīvotas, ka daļa no tā var būt arī apdzīvojama. Līdz ar to dzīves vietas jautājums tāpat tās ir aktuāls, un sevišķi pilsētās, ja tur kaut kas beidzās, tad ko tur var darīt, ja? Tāpēc tā. Un es domāju, ka šāda platforma vai šāda ideja par tādiem kopienu centriem, viņi jau nav lokāli, viņi ir būtībā globāla un tikpat labi. Mums ir draugi citās zemēs, kur mēs varam aizbraukt, pamācīties kultūru, valodu, iepazīt cilvēks, un iespējams katrā šādā centrā ir kāds unikāls meistars, pie kā mēs varam aizbraukt, pamācīties vai aicināt šo meistaru pie sevis. Manuprāt, šis ir tāds dzīvības vektors, kam būs vieta jaunajā pasaulē. Un ir jāapgūst tās prasmes, jāspēj tātad darbs milzīgs, protams, ar savu ego, jo tik ļoti daudz ir dzīvots tajā mans, kad tas prasīs daudz gadus pāriet uz mūsu. Bet tad, kad tu sāc atvērties, arī tā zināšanas gudrība tevī ienāk, un tu pieskaries kaut kam tādam, kurā tu arī saproti, ka nav jau tās atrautības, tā ir tikai tāda iedēstīts nāvīga sēkla prātā par to, ka mēs esam kaut kas atrauts katrs pa sevi no visu tā, kas ir apkārt. Tā ir tāda savu veidu ideoloģija, skaldi un valdi princips, kas ir ievies, lai mēs varētu, kā saka, būt noganīti tajā visā stāstā. Un šis ir laiks par pamošanos, par tādu brīvību, par alkām to visu piedzīvot, par pilnību vērtību nomaiņu. Un gribam to vai nē, tas vienkārši notiek un notiks. Tāpēc, ka tas nav tikai zemes cilvēku jautājums, tas ir tāds globāls notikums, kurā mēs esam ierauti un kurā mēs esam maz smilšu graudiņš, un no mums kaut kādā ziņā neizriet tas, kas te notiksies. Bet izvēle katram ir jāizdara pa sev, tur nebūs nekāda kolektīva glābšana vai kolektīva lēmuma izdarīšana. Te katrs pašam ir jānorentējās tajā, kas notiek, un kas varētu būt nākamībā, kas varētu tikt radīts par labu sev ģimenei, kopienai.
un tā tālāk. Jāsaprot arī tas, ka tas uzspiestais patriotisms, tas arī ir bijis tāds ļoti liels maldu ceļš, kurā mums jācīnās ar citiem, kurā mēs lepni esam tikai pa saviem, jo tur arī ir ļoti liels robežs, ļoti liels ierobežojums, un arī tur nevar būt liela dzīvība, tāpēc, kad tas, kas nav kustībā, tas izplēna laika gaitā. Un tāpēc mēs sanāksim cilvēki, kam rezonē šī ideja, un nerunāsim vairs daudz par to, jo gana daudz ir runāts, bet piedzīvosim to. Mēs dalīsimies ar sevi, ar savu vēsti, ar savu krāsu, ar savu skaņu. Katrs to ieliks savā aktivitātē, aicināti bērni, ģimenes, vecvecāki, bez ierobežojumiem tajā visā. Un intensīvi piedzīvosim to it kā 2 dienās, bet ar sajūtu, ka tas varētu turpināties mūžīgi, ka mēs tā varētu arī būt tādā lielākā kopībā. Līdz ar to arī vieglāk atrisināt visus tos jautājumus, kas saistās ar savu bērnu izglītošanu un dzīvošanu un attīstību un savu ceļu iešanu, kas, manuprāt, ir svarīgi. Un tur ir vajadzīgi gudri cilvēki apkārt, lai mēs katrs to savu ceļu atritinātu. Ir vajadzīgi sievu, vīru apļi. Ir vajadzīgi viedi cilvēki. Un to mēs ar tā nevaram ātri atrisināt. Tas ir arī tāds paudžu jautājums iespējams, kad mēs varam sagatavot. Būt klātsoši tajā, lai nākamās paudzes kļūst viedākas, sadarbot spējīgākas, radošākas, atvērtākas, mīlošākas un tā tālāk un tā tālāk. Un patiesībā visu to, ko mēs paši vēlamies piedzīvot, kas mēs vēlamies būt. Un lai top, lai ir drosme, lai ir spēks, spērt šo pirmo soli nezināmajā. Un kaut kādā ziņā visa daba jau tā arī dzīvo, par šo vienu soli tikai sperot uz priekšu. Viss šī paredzamība, prognozētība, tas ir tāds, arī tāds, varētu teikt, robotisks, rūpniecisks pieeja vispār dzīvei. Un iespējams mums vajadzēja to piedzīvot, caur to iziet un saprast, ka tur ir maz dzīvības un tur nav enerģijas. Un tur ir tāda ļoti liela vergošana kaut kādām idejām, iecerēm, ko lielā mērā mēs tāpatās neesam spējīgi piedzīvot, bet to mēs tikai saprotam pašās beigās, ka tas svarīgākais ir kaut kādā ziņā palaists vējā, palaists garām, ka tas ir atlikts un beigās arī nepiedzīvots. Jo viss, ko mēs varam piedzīvot, ir tikai šis brīdis. Un tas ir tāds vēl 3. vai 4. punkts no manis, kad tikai klātesamībā mēs piekļūstam tam, ka mēs gribam piekļūt. Ja? Un tādai ir jābūt arī izglītībai, skološanai no klātesamības, nevis no programmām virzītas. Pasaule nebūs tāda, kāda tā ir bijusi savā inercē pēdējos, varbūt 100 gadus, un kur joprojām tiek gatavots skrūvīts šim mehānismam. Nebūs. Mēs ziedojam šobrīd savus bērnus nekam. Tāpēc ir jāsāk darīt, un lai top. Paldies par klātsamību. Uz tikšanos kaut kad darbībā.